Čau, esat sveicināti apakaļ. Mans vārds ir Dogman. Ko viņš skata? Labi. Ejam, nu, cīņā. Battle. Ita hati koni noča. Tā mēs te spēlējam. Tā mapa vai labā. Sliktākie tanki visā pasaulē. Arī pretinieki mira. Mēs ir viens. Būt neviens. Te vienkārši tā tanki. Man stangst. Jā, cīņā tā sākās. Paga. Ko ir brācam, viņš tā kartu nepazīst. Izskatās, ka tur jābrāc, ja tad viņš šals. Pa karta. Te viņi būs. Tu viens. Ko? Kas tagad tas ir? Viens ir tur. Viens ir tur. Šobrīd ir pieejams tikai uzvarētājs rezultāts, pārējām arī vēl jāgaida, kāds tad ir reakcijas laika, gan tie uzreiz jau ir pieejami, un vislabākā reakcija bija Agilērē Kolumbietē šajā skrējienā, tikmēr jau paralēli arī diskriminēšanas sacensības Ukraina. Nu, labi, beigsim spēlēt tankus. Uzspēlēsim varbūt Minecraftu. Varbūt arī, bet pagaid. Jauksim kādu šīto kā. Bravel mods. Kuru liksim? Man gribas kādu labu modu. Kas pa modu? Es teiktu, šitā, negribēju šitas. Tā. Fū, domāju, kas notika planšetē. Dievs. Nē. Nevajag man tādu. Tā no tev. Paskatām. Labi, nevajag man. Gribu šitā instalēt. Gavi. Imper. Iekšā. Tā man no bloku number. Ejam. Lalušam, nagu. Labi. Ejam player. Tā, Magic Points. Demolija. Nezinu. Paga. Labi. Man vajadzēja te. Man vajag tā Onler starting. Magin. Mod on. Būs man moni. Paga. Pagaidiet.
Reini, kas te rakstīts? Labi. Pēdīdam. Dāmas 7 cīņniecēm atkārtojums. Tā bija mana spēles pārbaudījums. Mans spēles ir Viņai pēdējais skrējiens 4. 100 metru barjerās, bet 2. skrējienā startēja Laura Kauniece Admediņa mūsu sportisti. Nē, es zinu, kur jums patiks labi. Dažas minūtes, bet vilka dalībnieces jau ir ierindā un lūk arī sastāvšana. Nu, kad būs pakā šitas skate? Arī dam. Nu, tā. Labi, tagad skateboard party 3. Ok, sākam braukt. Party 3. Tiek mani cilvēki. Tas es nepirkšu neko. Un man jau ir deliska. Vai nākamā es nebanēju. Labi, aiziet, logintings. Braucam. Mīļā forša spēles tā. 35 spēles barjeras šajā sezonā, bet personas tehniski 38. Ļoti līdzīgs personiskais, kā amerikānietei ir šai nīderlandietei. A girl in London. Všetko Enko Fanda. Es nezinu, kāpēc viņš visu laiku šito dara. Kā viņš var pagriezties? Tas nav loģiski. Jā, pagā aiziet, esam priks taču. Viņas personiskais ir, kas izskriet šo sezonu taisot. Tieši kļūstas. Austrijā 13.07. Visām līdz šim redzētajām sportistēm Laurai ir visaugstvērtīgākais rezultāts 13.07. Jā, šeit, protams, šajā disciplīnā pirmajā piešķēnā un otrajā. Kas tagad tas ir? Brauksimā. Laurai jāgūst daudzi punkti un kroņu disciplīna. Jā, gribētu domāt, jo arī Eiropas čempionātā Laura izvēlējās skriet tieši 100 metru barjerās, gan jāatzīst, viņa netika galā ar ātrumu un tehniku, bet es domāju, ka šodien viss izdosies un viņa atstrādāja šīs nianses. Viņas rezultāts 100 metru barjerotajā distancē bija pietiekams, lai tiktu kvalifikācijā kvalificētos tieši 100 metros barjerās uz Eiropas čempionātu. Jā, tas tiešām viņa bija ļoti ātri. Pirmā skrējiena uzvarētājs rezultāts 13.71. Štāds, tūpēc mēs redzēsim, kurai sportistei tas bija, tas noteikti nebija. Jā, ka 7 cīņā atšķirībā no citām disciplīnām pirmo augstā sportistē Tas būtu viss nežēlīgi, diskvalifikācija. Jā, nu Jennifer. Uztaisīja paštā, tā kā viņai tagad ir jābūt ļoti uzmanīgai. Un lietas. Nu, jā, spēlējam. Es nezinu, kāpēc es daudz nerunāju. Man nav korta, man nav party. Let's go for the party. Party. Let's go for the party. Man paskatīsimies, cik viņš augstu lec. Kas tad būs šoreiz tā vainīgā? Izstājās, ka tā bija beļģu sportiste
paskatīsimies, protams, reakcijas laiks. Jā, nu, protams, arī pašām sportistēm, ja 15 grādos ir īsajā formā jābūt ārā un lietuvai muskuļi atdzies, kas nekas labs nav. Nu, labi, tā nebūtu, būs... Un kārtīgi saņem 5. jā, Labi, labi. Jā, pirmais spējiens. Pēc 4 sanājās, tad spējām jau 2 reizes stāvēt. Tā. Tas ir neraksturīgi daudzcīņas disciplīnās, tomēr Labi, uzspēlējums. Varbūt arī startēs ilgi tur stāstu, vēl vienkārši vizuāli tas neizskatās. Viens atsāks pēc kārtībā. Man, ka tas izvesīsim kādu spēli, varbūt kādu. Arī jau spēlēs. Izvesīsim šito. Šoreiz bez problēmām un no kreisās šobrīd televizora ekrānā un viņam ir Daudz izlaukšana, kad viņi spēlē. Tā nav. Tā viss, kas man te ir, nav priekšzvanīgi. Ņemot vērā, ka divreiz tika atlikts starts, turklāt vēl spēcīgas lietas, kas ļoti spēcīgāk veidā. Jā, protams, tas ir Pagirās spēlēju. līdzvērtīgs konferences būtu rezultāts 13-33. 75 punktu Slāvai. Nu, Un otrajā vietā Nīderlandes sportiste Nadīna Brojers. Nu, labi, ar tā. 56. Šodien nepietika. Rezultāts